iekšēja identitātes pat transformācija. Tas nav vienkārši departaments, tā nav vienkārši grupa, bet tā tiešām ir cilvēku komanda, kur kopā stāv un krīt par labākiem rezultātiem un kopīgi uz to visu strādā. 70% mēs darām paši, 20% mums ir līdzgaitnieks ar attiecīgi coach, mentors vai mans kolēģis, un 10% ir mācības. Ja? Kā stratēģiski sakārtot darbinieku attīstības procesu, lai budžets būtu izmantots jēgpilni un lai tiktu izvēlētas atbilstošākās darbinieku attīstības metodes. Kāda ir jūsu iekšējā sistēma, lai tās mācības pārvēstu tādā reālā darbībā? Pa vecam vairs negribās vai nevar, bet kā būt pa jaunam, vēl īsti nezin vai nemāk. Mums ir katram, gan individuāli, gan komandai, gan organizācijai, ļoti liels neapzinātais lauks, gan par iespējām, gan par veidiem, gan par notiekošo, gan par patieso realitāti. Sveiciens podkāstā Coachings bez filtra, un šodienas saruna ir veltīta tiem, kuri savos uzņēmumos rūpējās par darbinieku attīstību. Un caur praktiskiem piemēriem skatīsimies uz biežāk izplatītākajiem izaicinājumiem uzņēmumos un to, kā šie izaicinājumi tiek risināti ar dažādām darbinieku attīstības metodēm. Un sarunas mērķis ir palīdzēt izvēlēties atbilstošāko darbinieku atbalsta veidu un izmantot attīstības budžetu jēgpilni. Un es esmu Elīna Tiliba, un šodien ar mums studijā ir 3 burvīgas dāmas. Agnija Šmite, certificēts integrālais coach, supervīzore, mentore un apmācību trenere. Paldies, Elīna, un sveiciens dāmas, un sveiciens arī klausītājiem un skatītājiem. Evija Vaščenko, certificēts coach, supervīzore, mentore, apmācību trenere un konsultante. Paldies, liels Elīna, un prieks būt šeit ar jums visām, un sveiciens tiem, kas skatās un klausās. Un Daina Ramata, certificēts coach, mācību vadītāja, mentore un sistēmiskās pieejas praktiķe. Jā, esiet sveicināti visi kolēģis un Elīna. Sveiki. Nu, lūk, un mēs tad sāksim ar tādu vienu no izplatītākajām situācijām uzņēmumos, kas ir, ar ko saskarās principā ik viens uzņēmums, un tā ir lomu maiņa. Un tas var būt no eksperta uz vadītāju, no vadītāju uz direktoru, no viena departamenta vai funkcijas uz citu. Un jā, tad Agnija, jautāšu vispirms tev. No tavas pieredzes, kādi ir tie lielākie izaicinājumi tanī brīdī, kad uzņēmumā notiek šī lomu maiņa? Jā, Elīna, paldies, ka tu mini šo, jo tiešām lomu maiņa man šķiet ir tāda ļoti aktuāla un tipiska situācija, kas notiek uzņēmumā. Jo kā uzņēmumā darbinieki aug, viņi attīstās, un, protams, ka viņiem arī tad nākās karjeras izaugsme, tad parādās jauni amati, jauni pienākumi, un arī šeit saskarās tieši ar šo te lomu maiņu. Un, ja es tā skatos no savas pieredzes, tad principā es gribētu teikt tā, ka nevis lielākais izaicinājums ir tieši kaut kādas jaunas prasmes, bet tieši šī te domāšanas maiņa. Jo, kā piemēram, ja mums kļūst speciālists par vadītāju, ja? Iepriekš viņš ir bijis profesionāls, kas ir darījis labi savu darbu, un pēkšņi viņš ir kļūst par vadītāju. Un šeit ir absolūta tāda domāšanas maiņa un uzvedības maiņa, ja? Ka viņam ir nevis es tagad daru labi savu darbu, bet man ir jāvada citi, lai viņi varētu labi darīt savu darbu. Ja? Tā ir tāda, es gribētu teikt, dziļa iekšēja identitātes pat transformācija. Tas ir viens. Otrs, protams, ir nepieciešams tādas praktiskās un tīri tehniskās vadītprasmes jaunajam vadītājam, kā piemēram, kā tad veidot komunikācijas sistēmu ar saviem darbiniekiem, vai kā deliģēt, vai kā sniegt pareizi atgriezenisko saiti, lai darbinieki varētu atkal būt spējīgāki. Un trešā transformācija, kas notiekās, ir tieši šī te uzvedības maiņa. Kā vadītājs rīkojās dažādās situācijās. Tā kā lomu maiņa principā saskarās ar tādām vairākiem izaicinājumiem, gan domāšanas izmaiņa, gan uzvedības, gan
prasmju apgūšana. Jā, paldies, ka iezīmē mums šo situāciju, kā tas uzņēmumos notiek. Un no tavas pieredzes, kā uzņēmumi parasti izvēlās attīstīt šos te vai nu jaunos vadītājus vai kādus citus speciālistus, kam ir šī loma maiņa? Jā, un atkal, ja es paņemu tādu ļoti to konkrēto piemēru no tā speciālista par vadītāju, tad to, ko es esmu pieredzējusi, ka tiešām ir ārkārtīgi dažādas šīs pieejas uzņēmumiem. Viena, diemžēl, man jāsaka, ir pieeja, kur uzņēmums redz, ja viņš ir bijis labs profesionāls un kārtīgs speciālists, gan jau viņš tiks galā arī ar vadītāju pienākumiem. Ja? Un tad viņiem liekas, ka vadīt jau tas viņam automātiski labi izdosies. Kas notiek šajās situācijās? Vadītājs nesaņem atbalstu, un viņš jūtās pamatīgi apjucis. Ja? Un esmu pat redzējusi situācijas, kur vadītājs vienkārši aiziet no uzņēmuma, tādēļ, ka viņš nav spējīgs viens pats bez atbalsta apgūt šo jauno profesiju. Ir vēl pieejami gan tirgū apmācības kursi, un arī pati vadu šādus kursus, kas ir tieši apmācības no speciālista par vadītāju. Un es teiktu, ka kursi ir ļoti vērtīgi, un tāpat laikā to, ko atkal es redzu, ka piemēram pēc tam 3 dienām, kad ir bijušas tās apmācības, vadītāji labi sāk apzināties savu jauno lomu, bet tās zināšanas paliek tādā tiešām uztveres līmenī, tādā apzinātības uztveres līmenī, bet vēl tas nav ieviests praksē. Un viņiem ir nepieciešams treniņš un tāda lielāka apzinātība, kā šo te domāšanu un uzvedību un jaunās prasmes es pielietoju praksē. Un te nāk liela loma tieši coachingam. Ja? Jo ko coachings dara? Coachings var palīdzēt šīs zināšanas tieši ieviest dzīvē caur domāšanas, uzvedības maiņu, caur jaunu prasmu apgūšanu. Un tas tieši tiek darīts tādā veidā, kas der tieši šim konkrētam vadītājam. Paldies, Agnija. Un kāda ir jūsu pieredze, kā vēl uzņēmumi tiek galā ar šo te izaicinājumu par lomu maiņu? Jā, no manas pieredzes manā klientu lokā arī ir vairāki šādi vadītāji, kur ir izauguši no iepriekšējām lomām. Un es varētu papildināt, ir vēl vairāk izaicinājumu, kas nāk klāt. Ir situācijas, kad vadītājs kļūst par vadītāju saviem kolēģiem, kas ir bijuši viņa vienāda līmeņa, un tagad viņš ir citā lomā, un tad nāk klāt arī emocijas. Ja? Un tad ir cilvēki, kuri mēģina tikt galā iekšienē vieni paši, un man liekas, tur risks, ko es esmu novērojis, ir pietuvošanās arī kaut kādai izdegšanai, pārstrādei ar virsstundām un brīvdienām. Jo tā klasiskā lieta ir, kad cilvēki mēģina tās savas jaunās darbības pielikt klāt iepriekšējām, un tad ir arī pieņemsim, kas šajā gadījumā ir atbalstošā lieta, kas palīdzētu šīs situācijas, ka vadītājiem ir kāds līdzgaitnieks, kurš palīdz nodalīt, kur ir kura loma un no kā ir jāatvadās, lai sāktu to jauno ceļu. Un šeit ir, Agnija pieminēja coachingu, un coachings ir tāda individuāla pieeja, kur katrs var aiziet dziļumā un savā situācijā. Vēl man ir klienti, kur ir kombinācija, kur, piemēram, cilvēks iet uz supervīziju, kur viņš satiekās ar līdzīgiem sava līmeņa cilvēkiem, kur viņi izskata konkrētas situācijas tādā grupā. Un no šī atkal, viņiem paplašinās redzeslauks, un viņš ierauga, ka nav vienīgais. Un reizē man ir bijusi tā pieredze kā kočam atbalstīt pēc šīs supervīzijas individuāli, kā tas notiek viņa gadījumā un kā iet dziļumā. Tad ir vēl viena izaicinājuma, ka tie ir tie centieni pierādīt sevi savam jaunajam vadītājam, un tur ir arī virkne baiļu vai satraukumu, un arī šeit, kur visu šo te likt un ar ko dalīties, un man bieži arī saka, ka man jau nav ne ar vienu, ar ko par šo parunāt, tad ir vajadzīga šī drošā telpa, atbalsts, kur tad šo te, kas trauciņā iekšā cilvēks sajūtās domās, kur šo te izprocesēt, tā teikt.
paldies, Daina, un Evī, no tavas pieredzes, ko tu esi redzējusi? Es bieži esmu saskārusies tieši ar šīm te lomu maiņām, pie tam dažādos līmeņos, gan tad, kad vadītājs no speciālista kļūst par jauno vadītāju, un tur bieži, kā viņa dāmas minēja, ir ļoti daudz apmulsumu par to, kā tad es to visu varu darīt, kā būtu pareizi, tas jautājums ir. Un ja jaunā vadītājs ir tas, kas var atbalstīt, tas nostrādā ļoti labi. Un šajā gadījumā vadītājs kļūst par viņu mentoru un palīdz virzīties uz priekšu, tās lietas saprast, kas ir tās ikdienas lietas, par ko jāpadomā, kā vispār mainīt domāšanu. Un tas varbūt ir ļoti plaši, daudz uzņēmumu ar to saskarās, bet tā arī nav tā vienīgā loma maiņa. Jo bieži tas, ko es redzu, kad pat vēl vairāk izaicinājumi ir tad, kad vadītājs no pirmā līmeņa vadītāja, kad viņš kļūst par nākamā līmeņa vadītāju, kad viņš jau vada nākamos vadītājus. Viņam padot vairs ne tikai komanda, bet viņam ir padot citi vadītāji, un tur bieži no viņa jau sagaida savādāku skatījumu, daudz varbūt arī strateģiskāku, īpaši, ja viņš aiziet augstākā līmenī uzņēmumā, un tad arī ir ļoti daudz tieši šīs iekšējas varbūt nedrošības, kas netiek izpaust uz āru, kas uz āru tiek parādīta varbūt ļoti pārliecinoši, ka es zinu, ko es daru, kā es daru, bet iekšēji tā nedrošība paliek, kad kā tas ir, tagad skatīties, un tā mana atbildības joma, viņa ir daudz plašāka, un man jāatrisina pilnīgi savādāku uzdevumu un savādāku izaicinājumu, un vai es zinu, ko es daru, kā es daru, un kurš man var palīdzēt, teiksim, vai tas, kā es domāju, vai tas varētu būt tas labākais risinājums. Un nevienmēr šos jautājumus var tik vienkārši uzdot uzņēmumu iekšienē. Un tad arī tas, kas ļoti labi strādājas, ko man ļoti bieži vadītāji ir prasījuši mainoties lomām, kad vai tu vari būt man tāds tā kā atspulks, tas angliskais termins sounding board, es gribu savas idejas patestēt. Es gribu, uzklausi mani, vai tas, ko es domāju, vai tas skan loģiski, jo viņi arī sagaida, kad ir zinām pieredze, strādājot ar citiem vadītājiem, strādājot vadītāju lomā, un kad var padalīties ar kaut kādu labāko praksi. Un bieži ir šī kombinēšana starp coachingu un mentoringu šajās vietās. Jā, paldies, un es dzirdu, ka jūs esat pieminējuši principā visas šīs atbalstošās profesijas, bet jautājums, vai ir kāda, tāda labākā secība, kā būtu tad prātīgi sākt, ar ko no visa, vai kāda būtu labākā kombinācija? Es tomēr domāju, ka tas ir atkarīgs no tā, kura līmeņa lomu maiņa būtu. Ja? Jo, piemēram, atkal, ja mēs sākam no speciālista par vadītāju, tad es tomēr ieteiktu, ka tas ir pirmais ir apmācību kurs, ja? Tāds pamatiņš, mēs ieliekam vispār pamatprasmes, pamatkompetences, kas ir nepieciešams vadītājiem, un tad jau mēs ejam tālāk uz coachingu. Ja? Vai savukārt atkal tur, kur ir šī te vadītājs, kur ir bijusi komanda, un es kļūstu par vadītājiem, ja? Tur atkal ir šeit, es domāju, kad ir ļoti vietā coachings, tieši kā ieraudzīt šo te strateģisko domāšanu, kā paplašināt savu domāšanu, ja? Kā mainīt arī savu uzvedību. Ja? Un piemēram, to, ko arī Evī minēja, ka tad, kad jau mēs nokļūstam pavisam augšā, ja, tad tur jau ir šis te gan, vai tā ir supervīzija kopā ar mentoringu, vai tas ir coachings kopā ar mentoringu, ja, tad jau tā ir šī te sadaļa. Un starp citu ir vēl viena loma, jo mēs te tā vairāk gājām tā kā uz augšu. Man ir nācies arī saskarties, kur ir īpašnieks, kurš ir izveidojis biznesu, un tagad viņš sajūt, ka viņš grib atkāpties drusku un atdot grožus, operatīvos grožus jaunajam vadītājam vai izpilddirektoram. Un tur ir atkal pavisam cita vajadzība, ja? Jo šeit mēs vairs nerunājam par vadīt prasmi, mēs šeit runājam par to, kā spēt atdot.
Ja? Un tā atkal ir domāšanas un uzvedības maiņa, kas ļoti klasiski iet kopā ar coachingu. Jā, es no savas puses varu papildināt Agniju, un es teiktu, ir ļoti atkarīgs no katras organizācijas un katras organizācijas iespējām. Pēc maniem novērojumiem un pieredzes lielākās organizācijās ir jau sava struktūra un sistēma, kas paredz vadītāju ābeci vai no speciālista par vadītāju, un tad ir pēc iespējas vai nu pēc pieprasījuma vai pēc ieteikuma ir kāds individuāls atbalsta cilvēks, vai nu tas ir coach vai mentors, vai tas ir uzdevums tā kā viņa tiešiem vadītājiem atbalstīt. Un ir organizācijas, kur par to nedomā un iemet kaķēnu peldēt, un tad tas sanāk tas labākais rezultāts iespējamais, kas tajā brīdī ir iespējams. Un vēl ir, starp citu, ko Agnija minēja, ja, viens ir īpašnieks vēlas atstāt šo savu lomu. Otrs ir, ņemot vērā dažādās tās dzīves situācijas, nāks arī organizācijā vadītājam mainīt lomu uz citu pozīciju, kas ir zemāka, vai tiksim tā, cita līmeņa vai citas funkcijas, kur atkal ir šis process, emocionālais process par zaudējumu. Un arī šeit ir jautājums, kā tad vadītājs tiek ar šo galā, un nereti ir vajadzīga atkal tā vieta un telpa, kurā šo te risināt. Un, ja jautātu manu redzējumu un viedokli, man liekas tāds vēlamais no manas skatu punktu būtu, ka ir tiešām pirmais kaut kāds rīku komplekts vadītājiem caur vai kompānijas nodrošinātām mācībām, vai vadītājs atrod pats iespējas, kur tos rīkus apgūt. Ir arī mākslīgais intelekts, ir internets, tā kā ir arī citas iespējas. Un otrs, ko es teiktu, ka ir ļoti svarīgi šim jauniem vadītājiem, ir līdzgaitnieks uz kādu garāku periodu, piemēram, uz pusgadu vai minimāli 3 mēnešiem, jo man ir bijušas situācijas, ka pie manis vēršas krīzes momentā, kad jau ūdens smeļās mutē un cilvēks vairs netiek galā, un tieši tajā brīdī piesaista mani, pieņemsim. Ja? Un tad jau var strādāt, un atkal tie soļi, cilvēks viņus ierauga, apzinās to perspektīvu, un reizē efektīvāk būtu bijis tad, ja tas cilvēks būtu, viņam atbalsts būtu iedots ātrāk. Mhm. Tas būtu tāds kā iekšējais mentors no uzņēmuma iekšienes. Tas var būt mentors. Tad kāda ir atšķirība starp coaching un mentoru, droši vien ir vērts ieskicēt. Ja? Tātad, ir organizācijā iekšienē vadītājs mentors, tad vadītājs mentors, viņš arī ir pieredzējis šo lomu, pieredzējis situācijas, un viņš nodod to savu pieredzi un labāko praksi un to veidu, kā šis cilvēks ir pieredzējis tā kā situācijas risināt. Tur iekšā ir arī padomu došana, konsultēšana, kaut kādu rīku un metožu parādīšana, darīšana kopā, sekošana kaut kādām lietām līdzi. Tad, ja mēs runājam par coachingu, tad coachings parasti ir neitrāla persona. Nereti tas ir sesiju cikls, kurā cilvēki, coach rada vidi un procesu, kurā tad cilvēks strādā ar saviem mērķiem, uzdevumiem, situācijām, vajadzībām. Un atšķirība ir tāda, ka coach nedod padomus un vada šos procesu caur pieejām, rīkiem, metodēm, kas iekļauj šo te paplašinājumu, domāšanas maiņu, un ir progresa partners rīcības maiņai vai fokusa partners rīcības maiņai. Mhm. Lai pats cilvēks nonāk pie skaidrības pats gan par sevi, gan par risinājumiem, gan pirmajiem soļiem. Ja? Un iepriekš jūs vēl minējāt supervīziju arī kā atbalsta veidu, tad ar ko supervīzija atšķirās no coachinga un no mentoringa? Supervīzija, viņa vairāk ir tāda refleksīva prakse, pārdomas, analīze par to, kā man iet manā profesionālajā sfērā, darbs ar emocijām, kas ir tās emocijas, ko cilvēks piedzīvo, kā ar viņām tikt galā, kā viņas izpaužas, tā kā viņas atpazīt, saprast, kā viņas traucē vai palīdz darbā, un ļoti
tāda padziļināta jau saruna par manu pašsajūtu, par manu priekšstatu par sevi un arī konkrētu situāciju analīze. Tur, teiksim, ja paskatās, kā notiek supervīzijas sesijā, tad tur var būt atsevišķi coaching jautājumi, tur var būt mentorings nedaudz, un tur var būt arī nedaudz konsultēšana par kaut kādām specifiskām lietām, kas ir saistītas tieši ar emocijām, ar uzvedību, ar kaut kādām arī labākajām praksēm. Paldies, un mēs daudz pieskārāmies tieši lomu maiņām, vadītājiem lomu maiņu kontekstā, bet lomu maiņa jau nav vienīgais izaicinājums, ar ko vadītāji saskarās, tad no jūsu pieredzes, kas vēl ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko vadītāji organizācijā saskarās? No manas pieredzes, tas, kas notiek šobrīd, un arī ko mēs paši piedzīvojam, ir šis dinamiskais laiks, mainīgais ārējais konteksts un dažādu lēmumu, dilemmu un ātru lēmumu pieņemšana. Un līdz ar to, vadītājs ir tā kā centrs visam, un man nereti vadītāji saka, ka viņi ir pietiekami vientuļi vai starp dzirnakmeņiem, un arī šī te atbildība, kas ir uz viņu pleciem nodrošināt, lai gan ir rezultāts izpildīts, gan arī, lai tā vide, mikrovide, klimats un attiecības ir veiksmīgas, un līdz ar to, tas ir izaicinājums, kā šajos te intensīvajos apstākļos pieņemt lēmumus. Manā izpratnē vadītājs ir tāda lēmumu pieņemšanas mašīna, kur viņam nemitīgi ir jāpieņem virkne lēmumu. Un skaidrs, ka viņiem ir dilemas, šaubas, nepārliecība, tā kā nonākt līdz atbilstošākajam lēmumam. Tas, es teiktu, viens izaicinājums. Otrs ir prioritizēšana un fokusa noturēšana gan sev, gan komandai. Trešais ir, kas man arī ir šajā tēmu lokā, ir attiecības, sadarbība un cilvēku vadība komandā. Un tā skaitā man ir bijuši, kad ir darbinieku emocionālas izpausmes līdz pat mobbingam. Ja? Tad ir bijušas situācijas, ka ir neperformance vai nav efektīva rezultāta sasniegšana. Tad ir kaut kādi iekšēji konflikti, tad dažādas tādas attiecību lietas. Un tad nākamais likumsakarīgi ir arī tas tā vadītāja emocionālais, es teiktu, savu veidu nogurums vai izaicinājums tīri tādā resursu ziņā, kas var saistīties ar jau pirmajiem izdegšanas simptomiem vai jau patiesībā ar izdegšanas jau simptomātiku. Un noslēdzot, es teiktu, ka ir pamatīgas pārmaiņas, pārmaiņu vadība, digitalizācija, dažādu procesu, rīku ieviešana un ļoti lielā tempā. Jā, izklausās, ka mūsdienu vadītājiem tas darbs ir gana dinamisks un izaicinošs, un ja mēs gribam mūsu vadītāju atbalstīt arī tādā ikdienā, tajā visā, ar ko viņš saskarās, ko jūs šobrīd redzat, kas ir tās tendences, ko uzņēmumos izmanto? Viena tendence ir tāda, ka viena tipa vadītāji ir tie, kuri mēģina tikt līdzi tam ritenim un neizmanto neko. Tas ir, tur ir vairāk iemesli, vai nav laika, ko es dzirdu, vai arī otrs ir, man pašam ir jātiek galā, jo es esmu vadītājs, un, protams, katram ir tie individuāli tie stāsti. Otra, tā kā ir tādi, kas neko nedara, ir tādi, kuri jau zina, ka ir coachings, ka ir supervīzija, un paši meklē sev šo atbalsta personu. Un tad tiešām kā katram ir bijusi pieredze un kāda viņa ir bijusi, tad attiecīgi cilvēks izvēlas pats. Manā pieredzē ļoti bieži izvēlas arī coachingu. Tagad mazliet ienāk arī supervīzija, jo par to sāk vairāk laikam runāt. Un kāds dodās uz mācībām, bet no personāla vadības un no tāda organizāciju vadības viedokļa nereti pirmais sāk ar mācībām. Mums vajag mācības. Tas ir tāds tipiskākais.
Jā, un pēc tam ļoti labi nodara jautājums. Labi, jūs gribat mācības, jūs tagad pamācīsieties 2, 3 dienas, varbūt 4 nedēļu garumā kaut kādos īsākos periodos, bet kāda ir jūsu iekšējā sistēma, lai tās mācības pārvēstu tādā reālā darbībā, lai cilvēki paņemtu un viņi praksē to visu izmantot? Un tad bieži tur īsti nav atbildes, jo viņi viņi jau mācās, viņi jau tur paši to visu izmantos pēc tam, jo viņiem jau to vajag. Tā nav. Cilvēks atnāk atpakaļ, iekrīt savā ikdienas rutīnā un skrējienā, un tā tas arī paliek. Un patiesībā tas, ko es novēroju, ka 2 lielas pieejas varētu būt, ka viens ir, kad mums ir saspringta situācija, krīze, jau viss deg, mums kaut ko vajag ātri, lai to visu atrisinātu. Coachings, mentorings, mācības kaut kādā brīdī tāds jūtas, ka pilnīgi vienalga, jo nav pat laika iedziļināties un izprast, kas varētu visvairāk palīdzēt tajā situācijā. Un tad ir pilnīgi otra pieeja, kad mēs saprotam, ka mums priekšā būs saspringts laiks, mums būs pārmaiņas ļoti lielas uzņēmumā, un kas ir tas, ko mums vajag kā tādu atbalstošu programmu tam visam izveidot, kurā vietā mums ir vajadzīgas mācības, ko tieši mums vajadzētu iemācīt, kā mēs nodrošināsim, ka cilvēki to, ko viņi ir iemācījušies, ka viņi paņem un to tālāk izmanto, kur mums vajag coachingu, varbūt kaut kādos specifiskās kaut kādās lietās mums vajadzētu piesaistīt mentoringu, tā kā atrast, kas varētu pamentorēt, un tā kā saliekot to visu jau kopā, to atbalstu pirms tam. Un, jāsaka, kurā no tā visi cilvēki jūtas labāk, tad tas ir tas otrais. Tur, kur ir iepriekš tas viss izplānots un nav ugunsgrēka dzēšana. Jā, absolūti piekrītu un pievienojos, jo arī manā praksē ir bieži vien tā, ka gribās tās mācības, jo tas ir tas pierastais un klasiskais veids. Un tad man uzreiz ir arī tāds coaching jautājums, tad, kad pabeigsies mācības, par kādu rezultātu mēs būsim priecīgi. Ja? Un tad sāk parādīties, bet par tām 4 vai 6 stundām to nevar dabūt gatavu, to, ko mēs reāli gribam. Ja? Un tad tas ir tas mirklis, kad mēs sākam domāt, bet kā mēs varam vēl atbalstīt vadītājus. Ja? Un arī dāmas jau pieminēja, manā praksē tiešām ļoti labi strādā gan supervīzija, gan coachings. Ja? Supervīzija vairāk, ka mēs skatāmies un reflektējam par tām situācijām, gan par to vientulības sajūtu, ja? Vai arī, ko es esmu bieži saskārusies, kur vadītājiem ir tā, ka saka, bet pagaidi, no vienas puses, kā lai es to dabūnu gatavu? No vienas puses man vajag komandai būt tādam draudzīgam un iekļauties tajā komandā un būt tur tā kā savējam, un otras puses man ir jābūt ar to savu seju un vadītājam. Ja? Arī tā ir dilemma. Un šo es redzu, ka tā ļoti labi palīdz supervīzija. Un tad, kad mēs atklājam supervīzijā šo te situāciju un tās emocionālās sajūtas un pārdzīvojums, vai kas tur mums apakšā ir, bieži vien no supervīzijas savukārt izriet coachingi jautājumi. Kas ir tā domāšanas veids, ko mums ir jāpamaina, vai uzvedības veids, ko mēs gribam pamainīt, vai arī kādu jaunu prasmi mums gribētos apgūt, lai mēs labāk justos šajā jaunajā situācijā. Ja? Tā kā tas no manas puses. Es tā aizdomājos par to iespējamu apjukumu organizācijās, tad kur šo ceļu izvēlēties. Un man liekas, ir ļoti būtiski, ka vai tad, ja organizācijā ir personāla vadības cilvēki vai arī, pieņemsim, uzņēmumu īpašnieks, kuram rūp savu cilvēku attīstību, ja, tad, ka ir šī informācija par šīm te pieejām un iespējām. Un es teiktu, arī tas ir tā kā akmentiņš mūsu profesionālu lauciņā spēt orientēties par šo te metožu loku un caur šo te pirmo sarunu interviju ar organizācijas cilvēkiem, izzinot situāciju vai uzdodot coaching tipu jautājumus, atbalstīt, nonākt līdz tādam atbilstošākam risinājumam. Un man arī nav problēmas pateikt, es redzu, ka šeit būtu nepieciešams iespējams tur grupas supervīzija vai
Vai attiecīgi nereti nāks pieminēt arī terapiju vai terapeitu, ja, tas ir vairāk gan individuālā tādā kontekstā, jo tiešām katrai metodē ir savas iespējas un savas robežas, vai katrai pieeja ir savas iespējas un savas robežas. Nu labi, un ja mēs atļautos drusciņi tā pasapņot, un mēs iztēlojamies, ka mums tagad ir tas atbildīgais HR nodaļā, vai varbūt tos uzņēmumos arī vadītājs mazākos uzņemās par to atbildību, kurš tiešām vēlās šo procesu sakārtot tā, lai viņš ir strateģiski, nevis dzēšot ugunsgrēkus. Tad kā jūs redzat, soli pa solim, kā būtu vislabāk sakārtot šo darbinieku attīstības procesu? Es domāju, ka svarīgi būtu sākumā saprast, kas ir tas, ko vēlas sasniegt, kas būtu tas mērķis, tas ideālais rezultāts un arī kādā termiņā to nepieciešams. Tad jāsaprot, kas ir tas, kas iztrūks, tātad kas ir, kas strādā, kas nestrādā, un no tā visa pirmais saprast, vai ir kaut kas tāds, kas ir jāiemāca. Ja? Un tad jau var, es teiktu, ka labs variants vienmēr ir uzaicināt atbalstu jomas profesionāļus, vienkārši parunāt, jo tas, kad mēs atnākam parunāt, tas jau nenozīmē, ka mēs uzreiz gribam kaut ko iepārdot, jo tās pirmās sarunas mēs ļoti labprāt parunājam un palīdzam arī saprast un ieraudzīt to situāciju, un es arī ļoti labprāt no savas pieredzes pastāstu, kādi varbūt ir iespējamie risinājumi un ko salikt kopā, un vēl jau ir tas, ka gandrīz katrā situācijā var izveidot dažādu kombināciju. Tikai tā dažādā kombinācija viņi iedos dažāds rezultāts un dažādā termiņā. Jo, piemēram, ja saprot, ka ir vajadzīga apmācība par kaut kādu jomu, par kaut kādām prasmēm, tad nākamais saprast, vai ir vajadzīgs papildus mentorings no kāda no uzņēmuma iekšienes, kurš varētu pastāstīt par konkrētu specifiku, un nākamais tad saprast, kā tad to visu ieviesīs, kāds atbalsts ir vajadzīgs, un ļoti bieži coachings fantastisks palīdz tieši tā ieviešanas procesā, kas ir vidēji, viņš ir parasti ap 6 mēnešiem, tas nenozīmē, ka 6 mēneši intensīvi katru nedēļu ir sesijas, nē, parasti, kad ir pēc apmācībām varbūt pirmās nedēļas ir vairāk, varbūt pirmās 2 nedēļas reiz nedēļā, pēc tam reiz 2 nedēļās kaut kādu laiku, un tad uz beigām jau reiz mēnesī, lai palīdzētu visu to, kas ir iemācīts, tā kā iegūst, ievies, saprast, ieraudzīt, kas strādā, kas nestrādā, ko varbūt vajag pielāgot pašam savai pieredzei, savai situācijai kā vadītājam. Saliekot to visu kopā, un atkal, ja ir nepieciešamība pastrādāt ar kaut kādām situācijām, kas rodas, varbūt regulāri rodas, varbūt vairāk kā vienam rodas, tad atkal ir iespēja piesaistīt supervīziju. Ja es no savas puses varu pateikt par ideālo, ja mēs runājam. Jā, pasapņojam par ideālo. Tātad pirmais ideālais ir, ka kompānijas īpašnieks un vadība ir nodefinējis, ka atbalsts cilvēkiem un cilvēku izaugsme ir svarīga prioritāte. Tas ir numur 1. Numur 2, tad, ja tā ir prioritāte, tad tam tiek atvēlēts arī noteikts budžets. Un es teiktu, realitāte ir tāda, no šīm te atbalsta pasākumiem, viņi būs atkarīgi no kompānijas budžeta un gatavības to budžetu investēt organizācijas cilvēkos. Un budžets bišķiņ limitēs tās iespējas, vai viņš ieliks rāmī. Un tad es teiktu, ka, ja es būtu kompānijas vadītājs, es stratēģijā ielikt, ka, piemēram, tur 20% tiek veltīts mācībām, atbilstoši organizācijas stratēģijai un tā laika vajadzībām. Piemēram, tur 20% ir individuālai attīstībai un to sadalīt tādu preventīvi, jau redzot, ka nāks pārmaiņas, un otrs kaut kādu daļu budžeta paredzēt krīzei. Ja? Tad, kad mums neparedzēta situācija iestājās, ka viņam ir atbalstam cilvēkam. Un trešais, mēs dodam arī kā organizācija to skaidru fokusu, ka katrs arī ir atbildīgs par to savu attīstību. Ja? Nereti mācību jomā tiek runāts 70-20-10, ja, tad 70% mēs darām paši, 20% mums ir līdzgaitnieks ar
attiecīgi coach, mentors vai mans kolēģis, un 10% ir mācības. Ja? Nu, tā kā es teiktu, tas būtu tāds ideālais, ja? Un man kā darbiniekam tajā organizācijā būtu paredzamība, tad kad, ko es varu saņemt un kādā apmērā. Un mēs ar Agniju nesen bijām vienā kompānijā un konfidencialitātes nolūkos mēs to nevaram, protams, atklāt. Un tur man likās tāds fantastisks piemērs. Viņi ir katru gadu attīstījuši to atbalsta programmu, un ja kādreiz bija tikai coachings, tad nāca klāt arī pēc tam supervizors, un tagad nāk klāt arī terapeiti. Un tad ir organizācija izveidojusi ir datu bāzi ar ekspertu profiliem, tad ir eksperti, tā kā nodefinējuši, kas viņi ir, ar ko viņi strādā. Un vēl tika uztaisīts arī tāds iepazīšanās pasākums, kurā tad var sajust un sagaršot to profesionāli dzīvē un networkingā tā kā parunāties. Ja? Man liekas, tas ir tās labākais prakses piemērs, ko es esmu redzējis pēdējā laikā. Jā, vai ne? Man tieši gribējās minēt šo piemēru, jo šeit vadītājiem pašiem ir dota iespēja izvēlēties gan jautājumu, par ko kas viņiem ir aktuāls, gan arī viņiem ir kaut kāds noteikts budžets, un viņi var izvēlēties ekspertu. Vai viņiem šobrīd ir nepieciešams vairāk supervīzija, vai viņiem ir nepieciešams coachings, vai arī jau pat terapija. Un ir iespēja arī pat bezmaksas aiziet uz sarunu ar šo te ekspertu, lai labāk saprastu, kas tad man ir tiešām nepieciešams. Ja? Un tā ir, man liekas, tāda ārkārtīgi preventīva jau darbība. Papildinot arī dāmas jau te tā sapņoju, un es tikai māju ar galvu un teicu, jā, man arī ļoti tas patīk. Viena tāda lietiņa, ko es esmu pamanījusi arī, kad mums ir ārkārtīgi brīnišķīgi tiešām HR speciālisti, un viņi tiešām cenšas izprast vadītājus, izprast darbiniekus, sajust to, kā es saku, to vidējo temperatūru uzņēmumā. Un tāpat laikā to, ko es esmu novērojusi, ka ir ļoti būtiski arī nointervēt pašus vadītājus. Ja? Jo viens, ko mēs redzam no malas, un otrs ir, ko viņi paši jūt, ko viņi paši domā un kas ir viņu izaicinājumi. Un bieži vien esmu saskārusies tādos grupu coachingos, ka, piemēram, mēs ar HR vadītāju nolemjam, šitā ir aktuālā tēma. Un es aizēju, un pirmais jautājums, kas katram ir svarīgs, un es saprotu, mēs visu to, ko mēs bijām domājuši, liekam malā un sākam runāt par to, kas viņiem patiešām ir aktuāls. Ja? Tādēļ, tāda intervijas ar vadītājiem, kas viņiem ir aktuāls, nevis ko mēs domājam, kas ir aktuāls. Paldies, Agnija, un mēs esam daudz runājuši tagad par vadītāju individuālo attīstību, bet kas tad būtu vadītājs bez komandas, vai ne? Un tad tur es jautāšu Evijai, kurai ir liela pieredze darbā ar komandām, par to, kas tad ir atkal tie lielākie izaicinājumi, ko tu redzi no savas pieredzes, ar ko šobrīd saskarās komandas uzņēmumos. Es domāju, ka ir daļa izaicinājumu, kas ļoti līdzīgi tiem, ar ko saskarās arī vadītāji. Tas ir viens par to, ka nekas apkārt nav stabils, tās pārmaiņas ir tik straujas, un ka cilvēki nespēja kaut kādā brīdī tam izsekot līdzi, un plāni diezgan ātri tiek paslaucīti kaut kur ļoti tālu no pēc tā brīža jau, kad tas ir tikko izplānots, jo notiek kaut kādas atkal kārtējās pārmaiņas, izmaiņas apkārtējā vidē, izmaiņas uzņēmuma iekšienē, un tam visam vajag pielāgoties. Līdz ar to ir ļoti strauji visas šīs pārmaiņas, kas nāk virsū komandām. Otra lieta ir tas, kad ir milzīga informācijas plūsma vispār par visu, kas notiek, kas nenotiek, un kaut kādā brīdī ir grūti tajā visā orientēties, kas attiecās uz komandu, kas neattiecās, kā to vispār apspriest. Un es esmu redzējusi, ka komandas vienkārši iestrēgst sapulcēs, jo ir tik daudz lietas, kas ir jāizrunā, kad tās sapulces kļūst par ikdienu un parādās jautājums, kad mēs vispār strādājam. Jo mums ir tas jāizrunā, tas jāapspriež, tas vēl papildus un tad vēl jaunie projekti. Un tam ikdienas darbam laiks it kā pat neatliek.
Ļoti daudz arī izaicinājumi ir saistīts arī ar pārmaiņām pašās komandās, kad atnāk jauni komandas dalībnieki, vai komandai ir jātiek galā ar to, kad ir nepietiekami resursi iekšējie, teiksim, nav aizpildītas visas lomas komandā, vai strauji nāk klāt kaut kādu papildus uzdevumu, tad kā ar to visu tikt galā, kā sasniegt nepieciešamos mērķus. Un ir ļoti daudz šie izaicinājumi, kas parādās, ko mēs redzam, ko arī HR var novērot un ko vadītājs var novērot komandā. Bet ļoti bieži tam visam apakšā ir vēl viena cita ļoti būtiska lieta, kad tas, ko es novēroju komandās, kas tieši izpaužās arī komandās, ka cilvēki nerunā viens ar otru. Un viņiem nav laika tam, lai vienam ar otru parunātu. Vadītājiem nav laika, lai parunātu ar darbiniekiem. Darbiniekiem nav laika apsēsties un kaut kādas lietas izrunāt savā starpā konkrēti, jo visa kā ir pārāk daudz. Un vēl ir tas, kad jūtas nedroši runāt par kaut kādām lietām. Tad ir šī iekšējā nedrošība, komunikācija, un tas kopā rada ļoti daudz pārpratumu, kas izpaužas un ietekmē arī ikdienas darbu. Un tas, ar ko es ļoti bieži strādāju, kad tie pirmie izaicinājumi, pirmie mērķi, par ko mēs runājam par darbu ar komandām, tie tiešām var būt saistīti ar veikumu, ar mērķu sasniegšanu, ar labāku komunikāciju, kā iekļaut jaunus darbiniekus, kā viņiem tikt galā ar pārmaiņām, kā komandai mainīties, kā viņai izaugt. Un tam visam ļoti bieži apakšā ir tieši šī spēja runāt, gatavība runāt, un tas ir tas, kam ļoti spēcīgi palīdz tieši komandu coachings, kur tas galvenais uzdevums ir palīdzēt komandai pārunāt visas tās lietas, kas viņiem ir svarīgas, lai viņi varētu tiešām efektīvi veikt savu darbu, lai viņi justos labi šai komandā un lai viņu sadarbība būtu visaugstākajā līmenī. Un lai tiešām arī viņiem pašiem būtu lepnums par to, kādi mēs esam kā komanda, kā mūs uztver kā komandu pārējies, un lai tiešām būtu šī sadarbība tajā līmenī, kad var teikt, ka jā, tas nav vienkārši departaments, tā nav vienkārši grupa, bet tā tiešām ir cilvēku komanda, kur kopā stāv un krīt par labākiem rezultātiem un kopīgi uz to visu strādā. Jā, un pirms tam mēs daudz runājām tieši par individuālo coachingu, bet tagad arī Evija minēja par komandu coachingu. Varbūt var drusciņi ieskicēt to atšķirību, kāda tad īsti ir atšķirības starp individuālo un starp komandu coachingu? Individuālajā coachingā tas viss fokus ir uz to vienu individuālo cilvēku, ar ko coachs strādā. Tātad viņa vajadzības, viņa mērķi, viss tas, ko vēlas sasniegt, un tā kā atbalsts tieši šim cilvēkam sasniedzot savu vajadzīgos mērķus, uzvedības maiņas, izpratni. Tad, kad mēs strādājam ar komandu, tad tas darbs notiek ar komandu kopumā. Jā, ir zināms fokus uz katru komandas dalībnieku, bet tas kopīgais fokus ir tiešām uz to, lai komanda kopumā kā viens vienums spētu strādāt, sasniegt, priecāties, sadarboties un lai viņi darbotos kā viens vienots tāds dzīves organisms. Un ļoti daudz arī sagatavošanās procesā, un tāda galvena būtiska atšķirība arī ir, kad individuālajā un komandas coachinga procesā ir viena būtiska daļa, kas ir vairāk raksturīga tieši komandas coachingam, viņa dziļāk tā ir sagatavošanās. Kad pirms notiek pirmās sesijas, patiesībā jau notiek diezgan liels un dziļš darbs, izrunājot ar katru komandas dalībnieku, izrunājot ar iesaistītajām pusēm, lai saprastu, kāda tad ir situācija, kas strādā, kas nestrādā, kam vajadzētu pievērst papildus vēl uzmanību, un atrastu, kas tad tiešām ir tie īstie mērķi,
uz ko komandai pašlaik vajadzētu fokusēties un kas atbilstu gan organizācijas vajadzībām, gan arī visam tam, ko sagaida visas ieinteresētās puses no komandas. Jā, un es vēl gribētu arī papildināt, ka man liekas ārkārtīgi interesanti grupu coachingā notiekās, ka mēs ne tikai strādājam uz to grupu kopējo mērķi, ja, bet arī pašā grupas coachinga laikā, procesā notiek savstarpējā dinamika komandai. Ja? Un pēc būtības mēs tādā mini gadījumā izspēlējam to pašu, kas notiek arī viņiem īstajā dzīvē, ja? Nu, tā kā ikdienā darba dzīvē. Tāpēc grupu coachingā ir vēl tāds arī papildus ļoti dinamisks process, kā grupa piedzīvo pašu coachingu un pašu procesu. Ja? No savas pieredzes man lielākā daļa manu coachinga klientu ir individuālie, un man ir bijusi pieredze ar dažām komandas un grupu coachinga darbnīcām. Un es varu pateikt, jā, kā ko Evija minēja, kas ir tie izaicinājumi. Ir pieņēmumi, gaidas, neizrunātas lietas, neatrasināti, neizprocesēti konflikti, un arī pienākošie, aizajošie kolēģi, kas ir dabisks dzīves cikls komandās un organizācijā. Un tad, manuprāt, būtu svarīgi sākt apsvērt komandas coachingu, ir tad, kad ir pienāk vai aiziet jauni, vai, respektīvi, mainās komandas sastāvs, un principā tad notiek atkal šis te komandas veidošanās process. Un ja vadītājiem ir laiks un kompetence, tad to procesu līdz zināmai robežai var novadīt arī pats vadītājs. Un savukārt, ja vadītājam ir pašam pilni izaicinājumi, pieņēmumi, stereotipi par savu komandas biedriem un tā, tad efektīvāk ir pieaicināt neitrālu personu, kas novada šo procesu, jo tas tiešām, kā Evija teica, ar šo pamatīgo izpēti, izzināšanu, mērķa izvirzīšanu, tā procesa novadīšanu, to, protams, profesionāls izdarīs daudz spēcīgāk. Un es šeit tiešām gribētu atkal no tām atbalstošām profesijām, es teiktu absolūti viennozīmīgi, vai tas ir coachings, grupu coachings, vai tas ir grupu supervīzijas, ja, kas varētu palīdzēt vislabāk šajā konkrētajās situācijās. Jo ne apmācības, ne arī mentors, ja? Ko tur mentors vairs dos padomus, ja, vai savu labāko pieredzi. Šeit ir jau grupas dinamika. Jā, un mēs šeit arī daudz pieminam coachingu, tad varbūt tagad, kad mēs jau sākam noslēgt mūsu šodienas sarunu, aicināšu jūs katru padalīties ar tādām, izplatītākajām tēmām, kur jūs redzat, ka tieši coachings ir tas labākais risinājums. Labs jautājums. Jā, jo man liekas, tās tēmas ir tik plašas un dažādas. No jūsu pieredzes, kas cilvēki nāk prasa jums, kas ir tās izplatītākās tēmas tieši coachingam? Es varētu varbūt sākt tādu tiešām, pirmais ir, ka tāda tiešām domāšanas maiņa vai uzvedības maiņa. Un es parasti tā saku, pa vecam vairs negribās vai nevar, bet kā būt pa jaunam, vēl īsti nezinu vai nemāk. Ja, tas ir īstais mirklis, kad ir coachinga klients, ja, kur viņam palīdzēt un atbalstīt. Kā piemēram, ja, vai kaut kādas jaunu prasmju apgūšana, ja, kur atkal gribās kaut ko sasniegt, un es redzu, kur es gribu nokļūt, bet man vēl nav tās prasmes vai ir kaut kādi bloki, kāpēc es tur vēl neesmu. Es teiktu, tāds viens interesanta lieta ir, kad, piemēram, cilvēks var pats atnākt uz coachingu, vadītājs speciālists pasakot, kad es gribu kļūt par labāku sevis pašas versiju. Ja, un tad saprast, kas ir tie mērķi, kas man jāsasniedz, ko man vajadzētu izmainīt, lai es būtu vēl labāks vadītājs, vēl labāks speciālists, lai saprastu, kurā virzienā virzīties. Un arī patiesībā viss, kas ir saistīts ar izaicinošiem mērķiem, ko vai viņi jau ir skaidri noformulēti, un tad vajadzētu palīdzēt saprast, kā tad viņus sasniegt, kas būtu tas labākais un efektīvākais, vai dažreiz ir arī tā, kad ir skaidrs, kad ir vajadzīgas pārmaiņas, bet kāds tas mērķis konkrēti, ko vajadzētu sasniegt, tur vēl ir jautājumi. Un tad arī coachings var palīdzēt tiešām saprast, kurā virzienā virzīties, kā attīstīties un kādu tieši mērķi vajadzētu sasniegt. Un
vai tas mērķis, ko sev izvirza, vai viņš arī derēs tam pašam cilvēkam atbildīs. Jo dažreiz ir arī tā, kad es esmu runājusi ar vadītājiem vai speciālistiem, kas atnāk, un viņiem ir konkrēts mērķis, ko viņi grib sasniegt, un tad, kad sāk runāt, tad saprot, ka nav viņu, ka tas ir tā kā iedots no āra, vai no draugiem, vai no kolēģiem, bet cilvēks pats pat nejūtas komfortabli ar to, un viņš pat īsti negrib to sasniegt. Tā kā saprast, kas tad ir tas īstais, ko es gribu sasniegt, ko tas dos man, ko tas dos organizācijai, kā to visu var salikt kopā, un kā tad to vislabāk izpildīt, tad jau soli pa solim, lai tas arī strādātu. Es no savas puses sākšu nedaudz no citas perspektīvas. Es teiktu, tad, kad ir vajadzīgs droša, atbalstoša vide, ilgākam periodam, pieņemsim 3 līdz 6 mēneši, varbūt mani klienti, kur pat ir 3 gadu sadarbības, tātad nedalīts laiks un uzmanība ar zināmu regularitāti, kur ir vajadzīgs progresa partneris vai fokusa partneris uz reālu izmaiņu veikšanu, un attiecīgi vieta, kurā tad risināt, domāt par sev svarīgām lietām. Un manā praksē, diemžēl, ir tāds limitēts stereotips, ka coachings ir par mērķiem. Patiesībā nē, coachings ir par darbu ar sevi, apzinātību, labākā ceļa vai pieejas izvēle, lēmumu pieņemšana, ļoti daudz tad saistīti jautājumi par un ap sevi, kur es atrodos šobrīd, kas ir mani izaicinājumi, un Evija pieminēja, ka nākt ar tiem mērķiem, ar ko grib sasniegt, es teiktu, ka tā ir laba vieta, kur vispār domāt par to, ko es vēlos, kas man ir svarīgi, un kur es esmu šobrīd, un tur formulēties. Ja? Tā kā man ir ļoti daudz klienti, kas ir pirmo reizi saskarē ar coachingu, un tā viena no tām lietām, ko mēs strādājam, ir vispār noformulēties. Ko es vēlos komandai, ko es vēlos kompānijai, vai kas ar mani tagad notiek, ja tā kā tas ir normāls coaching tipa jautājums. Jā. Jā, paldies, Daina. Un tagad, noslēdzot mūsu epizodi, mēs jau šodien apskatījāmies gan uz dažādām darbinieku atbalsta veidiem, gan kā mēs varam atbalstīt mūsu darbiniekus lomu maiņā, gan kā mēs varam atbalstīt vadītājus un komandas, un kā coachings mūs var atbalstīt. Un tagad vēl noslēgumā es gribēju jums uzdot tādu jautājumu. Tagad mūs klausās vai skatās cilvēks, kurš savā uzņēmumā vēlās sakārtot šo te darbinieku attīstības jautājumu. Kas ir kaut kas tāds ceļa maizei, kāds novēlējums vai vēl kas svarīgs, ko jūs vēlaties iedot no savas puses? Es laikam teiktu tāda uzdrošināšanās un drosme, izmēģināt kaut ko jaunu, pamēģināt kaut ko, kas varbūt nav iepriekš bijis, un drosmīgi piezvanīt un uzprasīties uz sarunu. Es teiktu, ka svarīgi ir vienmēr pievērst uzmanību to, ko vajag arī cilvēkiem pašiem, ko viņi saka, kas viņiem būtu svarīgi, un saliekot to visu kopā, tiešām nepaļauties uz to, ka pats pilnībā zina visu, ko varētu izdarīt, bet tiešām parunāt ar vienu speciālistu, parunāt ar otru speciālistu, varbūt atrast, ieraudzīt kaut kādas citas papildus idejas, ko varētu šajā lietā vēl vislabāk izdarīt. Pārņemot no Evijas stafeti, man ir mīļš salīdzinājums, ko es saku un jautāju klientiem. Es jautāju, vai jūs griežat paši sev matus? Un tad es jautāju, kāpēc nē, jo lielākā daļa, protams, negriež sev matus. Jo mums ir katram, gan individuāli, gan komandai, gan organizācijai ļoti liels neapzinātais lauks gan par iespējām, gan par veidiem, gan par notiekošo, gan par patieso realitāti. Un kā šo te neapzināto padarīt par apzinātu, viennozīmīgi to varēs atbalstīt šie te atbalstošie cilvēki. Un tas, ko es iedrošinātu, tad izlemt savās kompānijās, kas ir tās pieejas, kuras jūsu kompānijas stratēģijai jūs atbalstat.
es pat iedomājos uztaisīt tādu vienlapi, teiksim tā, kas ir tās iespējas profesionāli, tad mums ir mentors, coach, supervizors un tas tad kādos gadījumos pie viņa vērsties un arī nodrošināt lielākās kompānijās, jo īpaši nodrošināt cilvēku, pie kura var doties konsultēties, kurš palīdzētu izvēlēties, kurš šajā brīdī un situācijā ir visatbilstošākais. Un arī es domāju, ka mēs katra esam arī atvērtas un mūsu nozares kolēģi ir atvērti vienkārši arī konsultēt, kas tad ir tās iespējas un robežas. Tāpēc, rīkojamies un atbalstam savus cilvēkus, jo cilvēks ir tas, kas galu galā rada to rezultātu kompānijās vai organizācijās, ne tikai kompānijās. Jā, paldies, dāmas, par jūsu plašo un bagātīgo pieredzi un par piemēriem no reālās dzīves. Paldies, ka skatījāties mūsu šodienas epizodi, un es ceru, ka mēs iedavām šodien tādu atspērienu punktu, kā stratēģiski sakārtot darbinieku attīstības procesu, lai budžets būtu izmantots jēgpilni un lai tiktu izvēlētas atbilstošākās darbinieku attīstības metodes. Paldies, ka skatījāties podcastu Coachings bez filtra un tiekamies nākamajā epizodē.